Nu, Nu redzi, no tad Big Bossiem kā ir. galvenais kolēģis atdabū uzdevums. Jā, tas man patīk. Man ļoti... Jā, bet labi tā kā, es varu postēt. Tu vari postēt. Jā, es iebriedrojas man. Tas ir tagad podcasts. Не, я тоже ушел. Ну, Nāk šodien blakus. Podcasts. сейчас на парад. Все убежали. Pēdējā blakus. Тут пацаны, Понял, я соус. ухожу, пацаны ходят. Tam? Var te redzēt? Apēdējāt. Не, я пошел. Skaties. Tātad, ko mēs podkāstā varētu parunāt par ko? Kā mēs šodien braucām pastāstīt? Kā tev sanāca? Šodien mēs braucām diezgan Пацанов. slaidā līnijā. No punkta A uz punktu B slaidā līnijā, bez īpaši lieliem šķēršļiem. Они еще не поняли. Jo mums vajadzēja Сейчас молча. ieturēt ļoti stingru laika Пошли līniju. на раскашку, все убежали. Vienos bija atklāšā. Так Берлин это другая немножко тусовка. Tieši vienos, За все mēs arī время bijām šeit. слушай, в Риге были. Bet Ja mūs mēs apturēja. nogājām kaut 2 minūtes, mēs nepaspējām. Jā, bet mūs apturēja. Mums apturēja. Un Novaļīgs bija pie stūras, un viņam uzdeva jautājumu ekipāža. Ко мне пришли, Tātad, vai šī mašīna ir stokā? поехали, чё ты? Un tad, nu, mēs sakam, no Ferrari ir stokā. Кто таким же не Ir. занимается? Porsche ir. Nu, tad arī Dodge Challengers ir stokā. Vai pārbūvēt, mēs teicām, ka ne, jo Jā. nepiedalāmies sacensībās ar šo Nepiedalāmies, mašīnu. jā. Bet viņi pateica mums to, ka viņi sadarbojās ar CSDD un veic vienkārši, reidu. Jā, tā kā, ja tev ir taisnā truba, ir, ko darīt. Tonēti logi vienam uzlika 85 eiro. Jā, Miškina komandā Džalītim uzlika 85 eiro, jā. Bet viņš notonēja, pats vainīgs, jā, tu piekrīti. Jā, nē, es arī piekrītu, Mums ir jāievēro. jāievēro. Bet tā kā Hellcats ir stokā, tad, jā. Все было бы плохо. Bet, viss kārtībā, mēs tikām paspējām. Bet arī policista kungs pateica, es nevēlos jūs lieki aizskavēt, lūdzu, brauciet, jo jūs pateica, jā, jo es saku, mēs steidzamies uz atklāšanu. Viņš pajautāja, un tad ļoti laipni, patiesībā Я ļoti иду laipni. на году. Bija ļoti labi. Tas bija ļoti forši, jo viņš pateica, es nevēlos jūs lieki aizskavēt. Jo viņš varēja iet pārbaudīt dokumentus Viņš varēja staigāt 3 apti apkārt Jā. mašīnas. Сюда приехал. Mums to jau bija bez divām Viņš vienas. paskatījās, ka viss ir forši. Jā. Tā kā policistam, kurš skatās, Tas bija tas rīktīgs tāds laiks policijas darbībā. jā, tev laiks, ja tu skaties. Jā, Nāc. tas ir reāli. Kā respekts. Возьмем Настю, она сохранит ключ, но она сама тоже убежит. Jo laiks ir nauda, jā. Поэтому Jā, Un kā vienmēr, laika nav un naudas arī nekad nav. bet šajā gadījumā pat laiks nebija nauda, laiks bija vispār. Katra sekunde izšķīra vispār pasākumu izdošanos vai neizdošanos. Jā, Pirmkārt, mums bija jāpabaro komanda Jāpabaro komanda, jā. un bija jāizbrauc atklāšana. Un jāsafilmē pasākums. Jā. Jo šitāds nenotiek katru dienu, vai ne? Nāc uz štābiņu, Oskar. Oskar, nāc uz štābiņu. Man vedara krūti uz stolu. Labi, pierunāju. Nezinu, tur. Ko tu pielika iekšā šoreiz? Bija garšīgi. Un tā kalapeņo, ja tu gribi pēc burgera, tad skrien tūlīt uz Līvāniem un ņem ar kalapeņo mērci. Un saka, dubulto dripburgeri. Bet tā būs asata. Ja tu nevēlies asatu, tad ņem burgermērci vai kiplomērci. Arī, jā. Nu, vai Saldējumu paņem. saldējuma Ei, tu. kokteili. Saldējumu kokteili, jā. Mēs tā kā iemučījām ar modi pa saldējumu. Tas bija vienkārši plažens, tas tik krūtā. Jā, bija maizē. No nerviem. Saldējums. Mēs ar modīgi Rīgā šito praktizējam, tad Oskaram pirmā nav. Tā, jā. Jā. O, es tad citu jūs uzcienāšu, kad brauksim, kaut kad būs laiks ar to saldējumu. Un mums ir tādi saldējuma kokteili. Saprot, un viņi ir kvalitatīvi. Parādi, pastāsti skatītājiem, kāpēc tavs saldējums, Saldējuma kokteili. jā, ir tik garšīgs. Jo mēs Kur redzam? izmantojam tikai tāpat kā burgeros un visā pārējā. Tikai augstvērtīgākos produktus. Un mēs taisam saldējumu kokteili no Līvānos ražota saldējuma. Paga, tas zemnieku? Tas zemnieku. Ā, Tas ir no tas tā. zemnieku un viņu ražo saltums, jā, Līvānos viņš tiek ražots, un viņš ir nenormāli kvalitatīvs un nenormāli garšīgs. Un tāpēc Jo ir tāpēc saldējuma viņa ēdu, kokteili viņš bija tāds, sulīgs. Tāds, Kā bērnībā? Tas? Kā bērnībā piedāvājam. jā, kā bērnībā. Iekabānīgs, tajos glāzītos. Jo viņš ir plombīgs, bet viņš ir treknes, viņš ir garšīgs, nevis ūdeņā. Tur ir krējums klāt, Jā, nu droši vien, es Reāls nezinu, piena kā viņi izstrādāts. taisa. Tad mēs varētu kādreiz pajautāt, bet mēs sadarbojamies ar viņiem pagājušajā gadā, jo es teicu, ka es gribu, lai pie mums burgerijā viss ir no vietējiem, labiem vietējiem ražotiem produktiem. Kvass mums ir Daugavpilī ražots, saldējums mums ir Līvānos ražots. Pašs burgeris staigā pa Burgeris staigā pa Vārkavu, jā, līdz ar to, Nu, tu bišķi pa Latgali, jā, jūs Pa saprotat, Latgali, tas nav. Un tas viss arī satraisa to kopējo
Nu, tā kā burgeri uz seju. Jā. Tur garšīgi. Kaut gan vakar viens komentāros ierakstīja, ka kādreiz bija garšīgi, tagad mēs esam sākuši muhļīt un vairs nav garšīgi. Paldies par jūsu ieguldījumu. Tā ir uzraksts, es viņam uzrakstīju, paldies par jūsu ieguldījumu. Paldies par jūsu ieguldījumu, mēs ņemsim to vairāk. Jā. Un turpāk nemuhļīsim vairāk. Arī tu raksti komentārā, un es uzreiz saku paldies par tavu ieguldījumu. Nu, kaut kā tā. Garšīgi. Mums pirmdien agrais starts. Cikos jūs izbraucat? 6. Pēc plāna. Mums ar to plānu ir kādi. Man ir tas, ka soma nav krāmēta, man pat vēl somas nav. Labs. Ņemot vērā, ka tu uzzināji, ka tu zināji. Aizvakar. Ņemot vērā, ka es aizvakar uzzināju, ka es braucu. Labi, ka uzzināji. Labi, ka es vispār uzzināju. Tad ierakstiet komentārā, kā jūs domājat, kur mēs laižam rīt 6 no rīta, jo video tagad ir iznācis, tagad ir, tu skaties ir 8 vakarā? Aptuveni, varbūt 9. Jā. Jo modis viņu montēs, ka es viņu vedīšu mājās pie zobārsta. Precīzi. Jā, man vēl zobs jāizrauj. Kur rausi, kurā kantorī. Es gribēju aptīt ar Diegu apkārt un skriet 2 tačkas no pakaļas, bet... Daugavpilī. Kaut kur. Kur man pieņems. Nu ir jau pieraksts viss kārtībā. Tātad tas zobs pēdējo reizi ēd šo burgeri šodien. Varbūt viņi tev neraus ārā. Izraus, viņš Varbūt tā nemaz kustās. tik Viņš slikti. kustās, nav variantu. Atstājuši piemiņai. Jā. Domāju, ka jā. Gudrība bez zobāriem. Es jau nepasūdēju. Bet kā tas burgeris ir garšīgs? Ko tu viņā liek? Viņš kaut ko viņā liek. Es domāju, man tāds čujs ir. Viņš kaut ko liek viņā. Atkarību. Attieksmi. No mīlestībā. Es domāju, ka neviens, es negribu teikt neviens, bet es domāju, ka nav daudz cilvēku šai pasaulē, kuri tik ļoti mīl lielo pagaļu un burgerus, tādus šos un ar tādu attieksmi to visu dara. Nu, Latgalē toču nav. Nē, Latgalē ir viens rekursēš. Jo mums reāli, man reāli patīk. Kā tu izdomāji cept burgerus? Tā var arī kaut kā, tās 3 sekundēs pateikt. Es vienā rītā pamodos un sapratu, ka es gribu cept burgerus. Kurā gadā tas bija? Tas bija 3 gadu atpakaļ. Jā. Tāpat kā mēs driftā bļām pa 6 mēnešiem. Man bija tā, aprīlī, martā es izdomāju, ka gribu cept burgerus. Maijā es atvilku burgerijas trailerīti no Vācijas. Un 18. jūnijā viņš vēl bija izjaukts un tika krāsots, un 23. jūnijā mums bija pirmais izbraukums Viškijos uz Līgo svētkiem. Hei, tā tas notika. Pie Daugavpils puišiem sarkanā telts paprasiet. Redziet, tātad skatieties, mīļie skatītāji. Sapņi piepildās ir viens, bet tev ir jāiet uz to sapni. Tev jāstrādā. Tas nav tā, ka tu, gribu. Ar gribu ir par maz. Nē, tas ir svarīgi. Gribas spēks ir svarīgs. Nē, tu kaut ko, ja tu gribi, tad tu vienkārši noslēp pulksteni, izslēdz telefonā, lai tev nerāda pulksteni, cik ir laiks. Un tad tu vienkārši pamosties un ej uz to, ko tu gribi. Tik ilgi, kamēr tev uznāk miegs, tad tu paguli, pamosties un atkal ej uz to, ko tu gribi, un atkal strādā. Tas nozīmē, nevar tā, šodien neiešu. Nē, jau ir 5, es gribu tur, nezinu, kaut kur. Tad, kad iemācīja skatītājs, kā kāds var atstāt, nemācīja, tā nevar atstāt. Jā, Newtonmetru atslēgu nedrīkst atstāt nospriegot. Viņa vienmēr ir jāatbrīvo, jo stiepjās iekšējā atspere un viņa izkalibrējas. Edža, cik bieži jākalibrē dinametrs kā? Reizi gadā? Pat ar visu to, ja tu pēc darba viņu atspriego, vienalga viņi ir jākalibrē, tāpat kā riepu balansēšanas stends. Tāpat kā sagāzes savirzes stendi ir jākalibrē. Tāpat kā termometru mēs kalibrējam arī un svarus mēs kalibrējam. Staķi burgerijā taču arī jākalibrē. Jā, gan termometrs, gan svari. Jā. Jo mēs mēram katru dienu, vismaz 1 reizi dienā. Vasarā 2 reizes dienā mēs mēram pilnīgi katrā leduskapī un katrā salā. Labi, beigšam šo te, jums jāiet skatīties rāčīs kā brauc. Ja mēs nokavēsim tautās šitā ēdos.
mēs varam te skatīties. Dod. Translācija. Prasies, mums pietrūks šeit vēl teļu, ka tāda paliela. Šitas pats kolosāls. Latvijas televīzija. Translācija un teļu. Bet zini, kas ir vēl? Čau visiem, saki čau. Čau, tiekamies.